Hello! Atkal Madars. 28. decembris. Rīts, pelēks, kaka. Sasodīts, bet neko. Galvenais pozitīvs noskaņojums. Reiz super. Šodien gribu pastāstīt par tādu lietu, par to, kur mēs katrs atrodamies. Par to, kad vēlms ir vēlmu kartē tur jahtas un tā tālāk. Bet štele ir tāda, ka tātad mēs katrs atrodamies tajā vietā, kur esam vēlējušies būt. Tur, kur mēs dzīvojam, ar ko mēs dzīvojam, cik mums ir bērni, kāds mums ģimenes stāvoklis, tā tālāk. Tas ir tas, ko mēs esam vēlējušies. Tad padomāt uz apakaļ tāds, vairāk jau nehočējās. Dzīvoju Hrušovkā, gribu pilī. Bet tā gribēšana ir tāda, kad viņi apstājās arī pie tā, ka ir jādara kaut kas, lai to dabūtu. Ir kaut kas jādara. Tātad tas, kur mēs esam, tik daudz mēs esam bijuši gatavi darīt. Vairāk nav darīts, tāpēc arī vairāk nav. Katram tāda štelīte, ka, ja izdomās kaut ko vairāk, un tas, kas ir uz to vēlmu karti, būs jāpieceļ pakaļas un jāsāk darīt. Tāda tikai notiksies. Un diezin vai tā ir jahta, Lamborghini, vai viņš pats uz galvas tā nokritīsies. Tā kā nenokritīsies, būs jāsāk vien darīt. Un saņem tie, kuri dara. Tātad, ja brauc ar vecu Audi, un, pieņemsim, vairāk nevar ķipā atļauties. Negrib vairāk, ir vairāk jāpastrādā, jāpameklē informāciju, kur kā ko nopelnīt, kur kā ko padarīt. Ar ko darīt negrib, sēž vienā darbiņā, verdzībā, un tālāk attīstīties negrib. Laiki mainās. Tagad ar mākslīgā intelekta ienākšanu mūsu dzīvē, ikdienā. Tas ir vāpšē. Daudzas profesijas izzudīs. Tie, kuri strādā kaut kādos darbos, pieņemsim, teiksim, grāmatvedis, Kāda vēl pēc vairs vajadzēs grāmatvedis? Viss notiks automātiski. Mākslīgais intelekts visu izdarīs cilvēku vietā. Tas nevajadzēs vairāk tādu profesiju, kā suga, viņi izzudīs. Nav vajadzīgi. Un kas vēl? IT speciālisti, kas ir tā kā daudz pie datoriem, kas strādā. To arī profesiju vairs drīz nevajadzēs. Un ļoti drīz. To viss mākslīgais intelekts ņems un fīrēs cilvēka vietā. Tā kā faktiski novērtēts tiks speciālistu, bet speciālistu, nevis haļavši kaut kādu roku darbs. Tie, kuri māk kaut ko izdarīt. Pieņemsim, robotizācija nāk, automātikas robotizācijas. Tas ir tas, kas būs vajadzīgs. Kādam būs jāapkalpo, jālabo tas robots cilvēkam. Un tur nevarēs bijušais grāmatvedis vai, pieņemsim, iet un salabot to robotu. Tagad tādā veidā, plus mīnus, tā, lai saprast, padomājiet paši par tām profesijām, kurās jūs strādājat, vergojat, to jest, cita labā strādāšana, atceramies, ka tā ir vergošana, vienalga. Tik, cik to, ko saņem, to maksā darba devējs vai valsts, no valsts, vienalga. Teiksim tā. Tātad, ja tas nav pašs uzņēmums, tā ir strādāšana citam, tā ir vergošana. Un tas ir slikti. Ir labākie vergi, labāk nodrošināti, ir sliktāk nodrošināti, bet vienalga tā ir verdzība. Un tādā veidā. Tā kā tā, ļaudis, paštukot, ka mēs esam tajā vietā, ko mēs esam gribējuši, kustināt dirsas nafig neviens negrib, un sēž savā Hrušovkā, iet uz savu nožēlojamo darbiņu, saņem savus nožēlojamos grašus, un augstāk nekur netiek. Tik tālu tiek. Tā kā jāsāk darīt, jāsāk mācīties, jāsāk apgūt specialitātes. Pastāstīšu noslēpumu vēl vienu. Tātad, lai būtu dzīvē forši, ir jādara tas, ko tiešām vēlās, uz ko sirds tā kā pati nesās. To, ko grib darīt ar prieku, jebkurš vai tas būs tas darbiņš, tā verdzība vai kas,
ar laiku viņš pāraugs savā biznesā, iespējams un tā tālāk, bet būs, protams, jāpakustās, ja? Tas nebūs aiziešu no 8 līdz 5, atsēdēšu un tādā veidā, un gaidīšu brīnums. Būs arī jāpakustās. Bet iet uz to, kur sirds kāro būt, ja? Izvēlēties to virzienu. Dzīve parādīs jums radītājs, ja? Visa radītājs. Mums ir katram iedevis uzdevumu. Ja? Un ja mēs to pārkāpjam, tad nav laimes dzīvē. Ja? Un tiem pieņemsim, kurus vecāki aizstum mācīties ne tajā virzienā, kur viņi grib, viņi noteikti ir nelaimīgi. Viņi neies ar prieku uz to savu verga darbu un jutīsies nožēlojumi, depresijas, apātijas, viss tā tālāk un tā tālāk. Apātija tas ir trakākais, kas var būt, ja? Un depresijas. Tātad izvēlamies virzienu, kam ir laiks mainīt, kurš saprot, ka nav riktīgi, kad tur, kur uz to darbu tajā virzienā, kur man vecāki ir aizstūmuši, tur nav riktīgi. Ir laiks vēl. Ceļam pakaļas augšā, ņemam, apgūstam to, kas atrodam, kas ir sirsniņai tūs. Atrodam, ejam tajā virzienā, ņemam kursus, ejam, mācamies, nerulējam vakarā Facebookā vai TikTokā kaķīši, kā spēlējās, neskatāmies. Ceļamies augšā, darām, tad būs. Un ja sāks meklēt, un internets ir laba lieta, vai nu viņš ir narkotika, vai nu viņš ir izglītošanās līdzeklis. Tāpat kā mākslīgais intelekts, tam ļoti daudz paprasīt padomus, kur, kā darīt, viņš visus pastāst priekšā, protams, jāpieslēdz arī loģiskā domāšana ir savējā, ja? Jāpadomā savs, lai beigās nav tā, ka prasīs mākslīgām intelektam, kā man kurpes šodien sasiet, ja? Neaizies galībās, bet es runāju par adekvātiem cilvēkiem, tiem, kuri vēlās dzīvē kaut ko sasniegt. Un apskatīties uz šo brīdi, es esmu šeit, šajā pakaļā, ja? Un es tālāk nekur netiek, bet vainīgs, kurš ir tikai un vienīgi pats. Pats nav domājis, pats nav darījis. Mēs paši esam sava likteņa lēmēji, laimes kalēji, paši tikai. Neviens neatnāks, neiedos burvju tabletīti rokā, ja? Un izārstēs mūs. Nē, sākam meklēt, sākam rakt informāciju, apgūstam, mācamies, ejam uz priekšu. Ja ir kaut kādi bloki, kas neļauj bailes vai tā tālāk un tā tālāk, te ir hipnoterapija. Šeit nonākam līdz tam, ar ko es nodarbojos, ar hipnoterapijas palīdzību. Visas šīs bailes, viss traucēkļi, kas neļauj attīstīties, mūsu pārliecības, mūsu programmas, kas ir iekšā iestādītas, ja, tās visas ir hipnoterapijas palīdzība, noņemās nost. Un cilvēks var maukt, attīstīties un tā tālāk un tā tālāk. Protams, tas pašam ir jāgrib darīt. Pašam ir jāpieceļās, jāsaprot, kur esmu, kāpēc esmu, ja grib palikt te pakaļā, tur, kur ir. Vai cits arī ne, citam liekas, ka ir labi. Bet tad noplēsiet mierīgi savus šitās te vēlmkartes no attejas sienām. Nav jēga no tā, tas neko nedos. Tas ievedīs vēl dziļākā depresijā, šizofrēnijā, jo jūs būsiet noticējuši tam, ka tas piepildīsies, a reāli tas nepiepildīsies. Ja? Tā kā tas nav iespējams. Tiem, kas nedarīs, tiem nekas nebūs. Ja? Un tā tad rezultāts garantēt ar jūsu vēlmu kartēm toletēs, ja? Tas ir šausmas. Rezultātā šizofrēnija un tātad šizofrēnijas un ezotērikas krustojums. Šizotērika, mans pasniedzējs, tur, ko es mācos, tātad Amerikas hipnozes akadēmijā, Pāvils Dmitrijevs, ir sarakstījis grāmatu Šizotērikas enciklopēdijā. Tāda dabonama, patreiz krievu valodā tikai, bet tādu var izlasīt un tā tālāk. Tātad ceļamies, novērtējam, kur esam, kādā pakaļā un sākam darīt, sākam kustēties, nevainojam citus. Paši tikai esam vainīgi. Ja? Tā kā tie, kuri darīs, tie būs uzvarētāji. Tā kā iesaku visiem ķerties pie sevis pašrefleksijas, novērtēšanas, ja? Un veiksmi! Čau!